Čau, Eduards, uzvārdā Kresis, arī skatuves vārds Kresis, bet tagad it kā esmu pārgājis uz Vecrīgas ballīšu guru, DJ MC Kresis, jo arī tiek daudz izmantots mikrofons, un Vecrīgas ballīšu guru iesauku iedeva bijušā posta pasākumu organizators Jānis Cunskis, un ļoti iepatikās, un pie tā arī tagad pieturos. Esmu rezidents un dvēsele bāram Pusīlonžu Vecrīgā, Mārstaļa ielā 14. Esmu arī rezidents tagad vienreiz mēnesī Valmierā multiklubā, Jelgavā 4 baltos kreklos un arī Jelgavā klubā Tonus. Esmu spēlējis arī kaut kur citur, bet tas laikam jau ir, to varam izdzēst. Jā, pagājušajā gadā spēlēju Beach Partijā, visas 3 naktis Player Red Lounge teltī, kas bija, man šķiet, vispār pats labākais, kas ar mani līdz šim bija noticis manā DJ mūžā. Ritma institūtā mācījos producēšanu pie viena no vispār visforšākajiem cilvēkiem, kādas vispār zinu, vārdu neatceros. Iesauka viņam ir Štekers, tie, kas zina Ritma institūtu, protams, zina viņu. Producēšanas nodarbības ļoti palīdzēja ne vairāk kā tieši kā producentam attīstīties, jo tādā plānā es neesmu, diemžēl, attīstījies tālāk, bet tieši palīdzēja izaugt kā DJiem, saprast treka uzbūvi un ļoti palīdzēja miksēšanā visas tās nodarbības. Atrast var katru ceturtdienu, piekdienu, sestdienu, Mārstaļa ielā 14 vairā Pusīlonžu. Principā var sekot Twitterī, Eduards apakšsvītra Kresis, tāda aktīva konta, kur būtu kaut kāda mana miksi, mashupi, diemžēl nav pieejami pagaidām, jo nav laika. Jā, novēlējums Ritma institūtam, dariet, ko jūs darat, tas ir labi, ko jūs darat, jo tas palīdz tikai attīstīties cilvēkam, kurš zina, ko viņš grib, un ja tu zini, ko tu gribi, tad atnākot uz Ritma institūtu, tev uzreiz ir tās programmas, kuras tu var izvēlēties un attīstīt sevi tālāk. Tā kā tikai uz priekšu. Tā tad vēl vieta, kur man atrast, ir katra ceturtdiena. Rīgā 94,9 FM, Liepājā 97,1 FM vai www.capitalfm.lv katru ceturtdienas vakaru no 8 līdz 10 radiošovā Thursday Twist.